Runājot par migrantiem, kas lielos daudzumos velkās uz Latviju. Dargie draugi, tā ir jauna krīze, kas tuvojas Latvijai. Daudz no jums nezina, bet es esmu bijis 60 valstīs un redzējis, ko nodara šāda te mēslaina migranti, kas savalkās uz viņu valstīm. Nu, būs tas pats, kas Spānijā 48 stundas ieņem kā dzīvokli. Dzīvoklis ir tavs, dabūt ārā cilvēks ir praktiski nereāli. Tas notiek ar lielām, dārgām villām, kas maksā daudz desmitus miljonus. Tas notiek ar maziem dzīvokļiem, un tas pats notiek ne tikai Spānijā, arī Vācijā, citās valstīs, un arī drīz tas notiks Latvijā. Migranti ir kā tāds pelējums. Viņi iemitinās un tad viņi pārņem visu sienu. Un tas reāli arī tagad notiek. Un tas notiks ne tikai ar dzīvokļiem, tas notiks arī ar uzņēmēju darbību. Daudz migranti, viņi ir tādi jauki sākumā, bet ir pienāk brīdis, kad viņi noslēdz dažādus, teiksim tā, visādus kreisos līgumus un pārņem tavu uzņēmumu. Tāpat šie migranti ar laiku sāk strādāt valsts iestādēs, kā piemēram policija, prokuratūra un tā tālāk. Tagad liekas, kā tas ir iespējams. Ticiet man, paskatieties, kas notiek Londonā. Un kas būs vēlāk? Viņiem ir brālēni, māsas, brāļi, visi pārējie. Viņi vilks iekšā savējos, viņi piesaks savējos, un principā tā jau būs tāda liela organizēta noziedzības grupējums, un jūs neko nevarēsiet izdarīt, jo šī te policija, kas jums liekas, kas sargā, kas patiesībā dekādēm tirgo narkotikas un atbalsta un palīdz narkotiku tirdzniecībā, nepavēlti Latvijā ir visaugstākais narkomānu un narkotiku lietotāju skaits Eiropā, jo tieši policija pārdod, piesedz, viņi visu ļoti labi zina. Vai arī citādāk atbildot uz jautājumu, kāds nākās, kad mazs bērns zina, kur iegādāties, un policija nezina, kur iegādāties narkotiku. Ko es ar to gribu pateikt? Redziet, policija ir viens liels, milzīgs organizēts noziedzības grupējums. Viņiem ir pilnībā nospļauties par jums. Kaut ko skata pēc, mēs kaut ko vienmēr padarām, bet realitātē viņi darīs to, ko viņiem teiks. Tātad, ja viņiem teiks, aizsargājiet migrantus, kā tas notiek, piemēram, Dānijā, kur migranti droši var izvarot dāņu meitenes, viņiem par to nekas nebūs, vai kāds notiek citur Eiropā, kur migranti galina cilvēks, atkal viņiem par to nekas nav. Tur ieliek uz mēnesi, pēc mēneša izlaiž ārā, viņš izdara nākošo slepkavību. Kāpēc? Jo policijai no globālistiem ir saņemts uzdevumi piesakt šos te migrantus, neskatīties uz viņu pārkāpumiem. Tik, teiksim, nopietni, kā to izdarīt vietējais iedzīvotājs vai pamatiedzīvotājs. Viņi vienkārši, principā, pilda globālistu rīkojumus tā, kā viņi to darīja Covid laikā. Un ticiet man, viņiem ir nospļauties, viņiem ir vienalga. Viņi saņem savu naudu, viņiem ir pie kājas, kā jūs dzīvosiet, ko tie migranti darīs, varos, dedzinās un tā tālāk pārņems, organizēs. Tāpēc pievienoties Brēmaņu kustībai, ejiet ielās, un parādiet suņiem, kas ir saimnieks. Tiem suņiem ir no pašas pirmās dienas jāsaprot, kur viņi ir atvilkušies. Kas ir viņa saimnieks un jāizrāda cieņa saimniekam. Ja viņi nespēja un nemāk izrādīt cieņu saimniekam, tad parādiet viņiem to tā, ka viņi to visu atcerās uz visu mūžu un nekad neaizmirst, pie kā viņi ir atbraukuši.